Uz Bībeli balstīts laulības portrets. Devītā nodarbība - seks. Apmieriniet sava laulātā drauga seksuālās vajadzības. Es paņemu vienu, un viņu paņem otru, un tad es eju, lai viņa zinātu, ka es ar viņu spēlējos. Es nedaudz paaugos, esmu garāka un satveru viņu, un viņa... Tas ir brīnišķīgi. Mīļu viņu, vai tu gribi iet spēlēties uz Kimas istabu, vai Kim ir tur? Nē, viņa ir skolā, bet tu vienalga vari iet tur spēlēties. Paldies! Nav par ko atā. Pagaidi, panāc šurp. Dod man mučiņu. Nu var iet. Paldies. Nepastrādā kādas blēņas. Es tev mīlu, es tev mīlu. Viņa ir brīnišķīga. Viņa ir mīļa. Debora, paldies, ka atkal nedēļas nogalē paņēma Alisonu pie sevis. Larijs atkal man ir piemānījis, viņam atkal ir kāds darījuma brauciens. Neuztraucies par to. Mums patīk, ka Alisona paliek pie mums. Vai dzirdēji pēdējos jaunums? Kimas mazais draudziņš ir iedevis viņai mīlestības vēstulīti. Tas ir tik jauki. Mums rokās ir šīs pirmās romantiskās attiecības. Tas ir jauki tad, kad esam vēl bērni, bet tad, kad kļūstat pieauguši, tad romantiskās attiecības nomirst. Vīrieši grib tikai vienu - seksu. Tas arī viss. Lilita. Es zinu, ka mūsu domas nevienmēr sakrīt. Un es zinu, ka šī šķiršanās tev ir likusi daudz ciest, bet es gribu... Es vēl joprojām esmu tava brāļa sieva, un es tevi mīlu. Es nedomāju, ka romantiskas attiecības vairāk nepastāv. Man jau sen tās vairs neeksistē. Vai gribi kafijas tasīti? Okay. Jā, labi. Just made a fresh pot. Es tikko kā uzvārīju svaigu kafiju. Vai gribi, lai es te kaut ko palīdzu? Jā. Paņem kafijas krējumu. Vai tu zini, ka Larijs gribēja otru bērnu? Nē. Tajā laikā es vairs negribēju viņam pat pieskarties. Es to nezināju, Lilita. Mums ar Bobu ir tik... Es gribu teikt, ka Bobs ir tik maigs un uzmanīgs. Vai tu domā, ka es to nezinu? Es redzu, kā viņš uz tevi skatās un kā viņš tur tavu roku. Vai arī pakluso tevi nobučo, kad domā, ka neviens uz viņu neskatās. Lilita, es nezinu, ko atdot par tādām attiecībām. Bet arī tev un Larijam kādreiz taču bija labi, nē. Mūsu starpā nekad nebija tā, kā vajag. Es nekad neesmu jutusies droši kopā ar viņu. Nekad nejūtos pietiekami gudra, nekad nejūtos pietiekami skaista. Vienīgie brīži, kad viņš izrādīja uzmanību, bija tad, kad viņš vēlējās seksu. Vīrieši ir savādāki. Tas bija Larija attaisnojums. Viņš teica, ka es nesaprotu vīriešu vajadzības, ka es viņam liku justies vainīgam. Lilita, ne visi vīrieši ir tādi. Larijs bija tieši tāds. Es taisnību sakot izmēģināju dažādas lietas, lai viņam izpatiktu. Iedomājies tikai, neatkarīgā Lilita cenšas izpatikt savam vīram. Bet lai ko es arī nedarītu, nekas nemainījās. Kas ar mani nav tā, kā vajag, Debora? Te nav nekādas vainas. I always thought that
Es vienmēr domāju, ka mūsu intīmā dzīve būs kaut kas patiesi īpašs. Es nezinu, kas notika ne tā, kā vajag. Esiet sveicināti nodarbībā uz Bībeli balstīts laulības portrets. Mēs jau esam tikuši līdz pusē, aplūkojot tos jautājumus, kuri šķiet izjauc laulības. Šī tēma ir vissarežģītākā no visām, par kurām jārunā jauktā auditorijā. Mēs runāsim par seksu. Par to jūs parasti runājat tad, kad neesat lielā skaitā. Par to noteikti nerunā baznīcā. Kad jūs saskaraties ar ģimeņu problēmām un padomu došanu laulātiem pāriem, šī tēma piezogas klāt daudz biežāk, nekā varat iedomāties. Es vēl neesmu saticis nevienu, kuram precoties liktos, ka būs problēmas seksa jomā. Viņiem šķiet, ka tas pats par sevi atrisināsies. Tas būs brīnišķīgi. Ja kaut kur arī radīsies problēmas, tad jau noteikti ne šajā jomā. Neviens nekad neprecas ar domu, ka viņam būs ārlaulības sakari tādēļ, ka laulībā būs problēmas seksa jomā. Taču tas notiek atkal un atkal. Šajā nodarbībā es gribu runāt par ļoti jūtīgu un svētu tēmu – seksu. Vai seks ir grēcīgs? Vai tas ir kaut kas tāds, kas jādara tādēļ, ka esat cilvēks? Vai tas ir kaut kas tāds, kas jāpacieš? Vai tā ir Dieva griba, ka ir jābūt seksam? Vai tā ir Dieva griba, lai mēs no seksa gūtu prieku un apmierinājumu? Vai ir pareizi pateikt savam laulātajam draugam, es šodien esmu pārāk nogurusi, lai nodarbotos ar seksu? Vai ir pareizi pacensties un izdarīt tā, lai jūsu laulātais draugs laulībā seksā gūtu brīnišķīgus mirkļus? Vai arī tas ir kaut kas, kas ir jāsasteidz, lai ātrāk izbeigtu? Šie ir jautājumi, par kuriem jūs runājat tad, kad dodat laulātiem padomus seksa jomā. Par to atklāti runā parasti privātā sarunā. Es jums par šo tēmu pastāstīšu tikai to, ko māca Bībele, jo tas ir ļoti skaidri. Ticiet vai nē, tas ir ļoti konkrēti. Kad sākas saruna par seksu, daudziem cilvēkiem tas liek justies ļoti neērti. Daudzu cilvēku sejas pārakmeņojas. Daudzi cilvēki grib skatīties tikai grīdā. Ir cilvēki, kuri to nespēj uztvert tik mierīgi kā citi. Baznīcā, kad tiek pieminēta seksa tēma, pat tiem cilvēkiem, kuri izskatās vismierīgāk, parādās momentāla reakcija. Vai jūs man kā vīrietim, kā līdzcilvēkam atļausiet runāt par kaut ko tādu, kas ir ļoti privāta un jūtīga tēma? Vai atvērsiet sevi tam un atļausiet man brīvi mācīt jums to, kas tajā teikts, nejūtoties neērti? Pavisam tieši, tā kā es runātu, ja jums šajā jomā būtu problēma, un jūs ar vīru atnāktu pie manis un teiktu, vai jūs mums nevarētu palīdzēt? Tad es rīkotos šādi. Ir vairāk jautājumu, par kuriem es gribu runāt. Pirmais, vai seks ir grēcīgs? Pirmais pants, kas man nāk prātā, ir 1. Mūzes grāmatas 1. nodaļa, kur Dievs runā, un 28. pantā viņš saka, un Dievs tos svētīja un sacīja viņiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to. Dievs teica, es gribu, lai jūs augļotos un vairotos. Tā bija Dieva ideja, lai vīrietim un sievietei, kuri ir precējušies, būtu bērni. Dievs nekad neliktu darīt kaut ko tādu, kas ir grēcīgs.